Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies šodien, kādu tēmu mums kārtis, kādu vēstījumu grib pateikt par kādu tēmu. Par veiksmīgu dienu, par enerģiju, lai uzlabotu šo dienu, padarītu to skaistāku, laimīgāku. Lai neskatītos citu lietās, bet skatītos savās lietās. Būt taisnīgiem. Nevienam nedarīt ciešanas. Neklausīties citu runās, un koncentrēties vairāk uz sevi. Vienots ar sevis līdzsvarošanu. Lai būtu pats sevi iedvesmots kā uguns, kā akmens, vienots ar sevi. Mēs paskatīsimies, ko rādīs. Vai ir kaut kas jāpielabo, tam jāpievērš uzmanība sevi. Vajag izdarīt izvēli. Vajag atbrīvoties no smagās nastas, attīrīties. Tajā palīdzēs dažādas pozitīvas afirmācijas, kā sevi uzmundrināt. Šķirties no viltniekiem. Tagad kāds uzdevums bija padarīt savu dienu, savu dzīvi laimīgāku. Šķirties no vīrieša, tas noteikti, te šeit ir runa noteikti par bijušo vīru. Jo izskatās, viņš vēro jūsu dzīvi, viņam interesē jūsu dzīve. Bet viņš uzvedas tomēr kā pretinieks, kā konkurents ar jums. Viņš tomēr ir kā bijušais
un arī kā melnais kaķis pār jūsu laimīgo ceļu pāriet pāri. Tāpēc tad bija runa, kad ir jāizdara izvēle, kādu dzīvi dzīvot tālāk. Bijušie paliek bijušie. Būt stabiliem, nodarboties ar savu darbu, kas patīk, radīt pārmaiņas, doties kā kuģīšiem uz priekšu, nesēdēt vientulībā, bet steigties uz priekšu, radīt pārmaiņas savā dzīvē. Negaidīt, kad viņas nāks pašiem dzīvi mainīt, radīt labāku. Nepalikt pagātnes problēmās, nomāktībā. Pienācis laiks to atstāt, atbrīvoties no tām ķēdēm. Kuri ir praktiķi, tad nāk palīgā vasks, ļoti labi palīdzēs. Ļoti labi palīdzēs attīrīties no nevajadzīgām domām, citu ietekmēm, kas grib ietekmēt, jo tā kā ir mums sāncenši, kas grib, lai viņus neaizmirstu. Jā, ir vajadzīga transformācija, bet mainīt savā dzīvē, būt citādākiem. Vairs kā nāve, ja, vairs nebūt tādi, kādi bijāt agrāk, kādas bijāt agrāk. Pieņemiet dāvanas, esiet paši kā dāvanas. Ar ko jācīnās? Ar ko tad jācīnās? Nē, cīnīties nevajag pret. Nav vajadzīga cīņa ar kādu cilvēku, varbūt šajā gadījumā jums ir cilvēks, varbūt no kādas iestādes, arī iet runa par kādu vīrieti, ja? Ietekmīgu personu. Šeit nav vajadzīgs strīds. Cīņa arī nav vajadzīga. Esiet paši savā spēkā, savā enerģijā un meklējiet to ar gudrību, kādu pieredzi esiet guvušas pa šo laiku. Kaliet savu laimi, prieku, veiksmi. Tā, atslēdziņa. Aizslēgt, ciet, sāncenses vienkārši, ka tādas nav. Tas tā domāts vienkārši, tā ir pagātne. Nav sāncensības.
jo, jā, tas tiek attīrīts. Visas negatīvas ietekmes tiek attīrītas, un tas, ka mēs saprotam, kad mēs paši esam viens vesels, un īpaši cilvēki paši sev. Mums nevajag ne ar vienu sacensties un gaidīt kāda apliecinājumus. To, ka mēs esam vērtīgi cilvēki. Ejiet jaunās attiecībās. Neturieties pie vecajām. Jo, ja jūs turēsieties pie iepriekšējām attiecībām, tas jums radīs sāpes un enerģijas noplūdes. Jums no turienes nekādus apliecinājumus nevajag gaidīt. Nevajag domāt. Jo enerģija jāvirza uz priekšu. Jums jāuzliek bloki tām enerģijas noplūdēm pagātnes. Un ja arī tagad kāds vēlas jūs ietekmēt no malas, vēl atgriežas, cenšas pievērst uzmanību jūsu, bet jūs to saprotat, ka tās attiecības jau vairs nav vajadzīgas. Jūs nerada ne prieku ne viņam, ne jums. Noteikti vairs nevajag bēdāties, skumt, vajag no tām sajūtām iziet. Esiet draudzīgi, pozitīvi, uzticīgi sev. Lai jums nebūtu atkal neievelk tajā neauglīgajā, un lai nav atkārtotu scenāriju. Atjaunojieties kā Fēniks. Jums ir jāsaprot, kur ir vilšanās, kur ir kādas atkarības, kur nav tas patiesais, vieglais, skaistais, līdzvērtīgas attiecības vienam pret otru. Jums ir jābūt jau pieredzes bagātiem cilvēkiem un jāsaprot, kādas jau ir attiecības skaidras, un jūs to arī jau redzēsiet. Mācēsiet atšķirt, kas ir patiesi, kas nav patiesi. Ļoti svarīgi pievērst, kādas domas jūs pati domājat. Tas ir ļoti svarīgi. Kādas domas mums būs, tādas atspoguļosim. Tas ir kā brīdinājums. Šobrīd tādā etapā esiet, kad ļoti daudz kas ir atkarīgs no jums, no jūsu pašreizējām domām. Ir jāizdara izvēle, kādu dzīvi gribiet dzīvot. Pozitīvu, priecīgu, veiksmīgu.
iet savās enerģijās, ar savu enerģiju daudz ko turpināt, savus darbus uzsāktos, kas jādara, ko jūs esiet ieplānojuši, lai to dzīvi padarītu krāsaināku, gaišāku, priecīgāku. Šeit par sapņiem viediem. Jā, ja būs maģiska ietekme, tas skan baisi, bet nevajag no tā baidīties, tās ir enerģijas noplūdes. Ir vienkārši jāzina, ko darīt, kā to novērst, tad viņas vairs nav tik baisas. Talismani var palīdzēt. Esiet paši sev noteicējs un nelaidiet no pagātnes. Šeit runa arī pat ir no dzimtas scenārija, lai neatgriežas jūsu dzīvē. Šobrīd tajā etapā, kad jūs varat mainīt savu dzīvi tā, kā jūs vēlaties. Atkārtojas, jau. Jā. Jūsu sargātāji, augstākie spēki, eņģelīši jūs ved, palīdz atrast vajadzīgo ceļu. Klausieties, sajūtiet pēc sirds, pēc sajūtām, kā jūtaties un vadaties pēc tā. Tāds padomiņš šodien. Līdz nākošajai reizei.